Tad šodien apskatīsim Dior tonālo un acuēnas. Dior Backstage ir leģendārs tonis, kuram ir matētis satīna finish. Viņš vislabāk strādā tieši uz kombinētas vai taukainas ādas, vai arī tad, kad ir nepieciešama ilgstoša noturība. Manā skatījumā viņš ir ļoti viegls. Patiesībā es viņu esmu iemīļojusi tieši, kad strādāju ar meitenēm ar tādu taukaināku sēsādu, un es esmu pārliecinājusies, ka tas ir labs tonālais. Drīzāk slikti viņš izskatīsies tad, ja āda ir sausa vai ir sausi plankumi un nav pietiekami labi sagatavota pirms viņa uzklāšanas. Es esmu sagatavojusi ādu vispirms ar Bobbi Brown bāzi, es viņu vienmēr izmantoju. Arī iesaku NYX Slump It Right Back bāzi, man viņa arī ļoti patīk. Dior Backstage, es teiktu, ir viegla līdz vidēja sedzamība. Esmu jau mazliet tikusi tālāk savā grimā, bet tagad kārta Dior ēnām. Man ir Smoky Essentials 002 palete, un es pateikšu, ka arī būšu tajā barā, kuri ir sajūsmā par Dior ēnām. Paskaidrošu, kāpēc, jo tie krāsu toņi vienmēr ir ļoti nesājami. Piemēram, es ar šo paleti varu uzkrāsot acu grimu jebkurai savai klientei. Vienalga, kādas viņai ir acu krāsas, ja, es uzkrāsošu skaistu grimu ar šo. Neteikšu, ka viņas turās sliktāk, viņa rada ļoti komerciālus grimus. Būtu ļoti interesanti uzzināt, kas tieši nepatika. Kāda jums ir bijusi pieredze ar Dior produktiem? Padalieties!